Gunita Žakovska, ārste. Seborreiskais dermatīts. Tā ir hroniska recidivējoša ādas slimība, kas ir raksturīga dažādos vecuma posmos, gan zīdaiņiem, gan pieaugušiem cilvēkiem. Turklāt šī ir viena no retajām ādas slimībām, kas biežāk sastopama vīriešiem. Zīdaiņu forma ir raksturīgi parādās pirmajos 2 mēnešos pēc piedzimšanas. Simptomātiski tas izskatās kā dzeltens krevelītes uz galvas virspuses, galvas matainajā daļā, varbūt arī autiņu zonā, dažkārt arī citur. Un katrā ziņā vecākiem par šo nevajadzētu uztraukties, jo vairumā gadījumu šī slimība pāriet līdz 1 gada vecumam. Un speciāla ārstēšana nav nepieciešama. Savukārt pieaugušajiem šī slimība ir hroniska, un ārstēšana ir nepieciešama, visas dzīves garumā. Pieaugušajiem tas izpaužās kā hronisks ādas apsārtums, ar ādas zviņošanos, ar diskomfortu sajūtu, niezi, varbūt pat nelielu dedzināšanas sajūtu. Visbiežāk skartās vietas ir seja, tā saucamā T-zona, galvas matainā daļa, varbūt skarta arī auss ārējā izeja, aizaus vietiņas, kā arī varbūt arī uz krūšu kurvja, uz muguras ar plāpstiņām. Šīs ir biežākās lokalizācijas. Iemesls, kādēļ šī slimība rodās, nav līdz galam skaidrs. Uzskata, ka slimības pamatā tomēr ir pastiprināta tauku dziedzera aktivitāte, un skaidrs ir tas, ka šajās vietās, kur parādās simptomi, ir lielāks tauku dziedzeru blīvums. Tas nozīmē, ka ir tomēr saistība šai slimībai ar tauku dziedzeriem. Otrs, kas spēlē nozīmīgu lomu šīs slimības attīstībā, ir tā sauktā sēnīte, malasēzija, kas principā ir normāls ādas mikroflora, bet kaut kādos noteiktos apstākļos, ja ir samazināta imūna atbilde, tad šī sēnīte var veicināt seborreiskā dermatīta attīstību.